Tā, šodien ir 2020. gada 26. oktobris, un es gribu nedaudz pašpacierēt. Doma ir aizbraukt līdz Ķurmragam. Tagad esmu mājās. Skatīsimies, kā aizbrauciens. Laiks gan ir diezgan slapš. Tā kā ceļš varbūt arī diezgan nejauks, bet redzēsim. Esmu ticis līdz Tūjai. Brauciens aizņēma bišķi vairāk kā pusstundu, nekāda pārsteiguma nebija, ceļš bija labs. Iegāju veikalā, paņēmu maizīti. Nu, un pa ceļam iznākot ārā, aprunājos ar vienu vīru, uzzināju, ka šito teritoriju, kas tagad tiek nedaudz sakopta, ka Tūja paņēmis vecmūžas saimnieks. Nu, viena pietura pie Vēdiņa. Gribēju apskatīties, vai nav atrasts Jamaikas rums. Nu, un es uzzināju, ka to rītā atradīs. Tā kā rītā man būs jābrauc pakaļ rumam. Bet šodien es vēl esmu izdomājis aizbraukt līdz Ķurmraga bākai. Līdz bākai palikuši nepilni 4 kilometri. Nu, pat kā izbraucu no Tūjas. Nu, un nevarēju nenonākt līdz jūrai, ja jau reiz esmu Tūjā. Tā, nu es esmu ticis līdz Ķurmragam. Pa ceļam visu laiku domāju, kāpēc navigātors man rāda, ka man jābrauc ir no ceļa nost un atpakaļ. Un tad tikai pēc tam sapratu, ka kāpēc es netieku līdz jūrai. Tāpēc, ka visur ir šitāds te krasts. Un te savādāk netiek kā tikai pa taciņām. Lai gan nobrauktuve es par spīti visam atradu tieši apdzīvotā vietā, kura saucās Ķurmrags. Un redz, ko arī pati vāka. Nu, bāku es būšu apskatījis. Tagad doties arī uz mājas pusi. Tā, nu nobraucu nepilnu kilometru un atdūros pēc krustojuma. Un redz, ka te ir šāds uzraksts. Te var noiet arī līdz jūrai.
Vieta saucās Jūriņas. Nu, privātais īpašums, kā redzam. Un lūk, ir krustojums. Tātad te ir Vidzemes Akmeņainā jūrmala. Nu, un te kā mēs redzam, Tūjai 5,9 un Vecmuiža 8,9 kilometri. Nu, un es arī došos pa šito tā Vecmuižas ceļu, vai kura saucās Brīvzemnieku stiga, un skatīsimies, kur viņi man izvadīs. Jā, nu tagad esmu nobraucis 3 kilometrus, ceļš taisnīgs kā stīga. Nu, pa ceļam redzam, ka te arī notiek saimnieciska darbība. Un te navigators arī pa ceļam prātā. Nu, pēc 300 metriem jau reku ir Tallinas šoseja. Nu, tālāk jau man ceļš te zināms.